Šodien īris ir pilnziedā, un es nolēmu, ka vajadzētu kaut ko nofilmēt. Es pašlaik stāvu pie sēklaudžu dobes, kuri zied pirmo reizi mūžā. Tas ir 3. gads pēc sadīkšanas, nav ne pārstādīti, ne piķēti, nekas tāds nav darīts, kā sadīguši, tā šeit arī aug. Nu, man ir ļoti sarežģīts uzdevums, man šogad ir jāizvērtē simtiem un simtiem hibrīdu, lai varētu izlemt, ko atstāt, ko atstādīt, un kas paliks kā selekcijas brāķi. Nu, es teikšu, ka es esmu kļuvis ļoti piekasīgs, un ja man no šīs te dobes pašlaik laikam kādi 5 ir atzīmēti, ja es no 100 kādus 5 perspektīvos dabūju, nu tad es esmu tīri apmierināts, jo man ir jākonkurē ar ļoti spēcīgiem, kā saka, konkurentiem, ar pasaulē slavenām firmām. Nu, gribās, lai mūsu īrisi arī būtu pasaules līmenī. Tā kā nevis kuru katru ņemt un vairot, bet tikai tos izcilākos, tos pašus labākos. Nu, un tādu nemaz tik daudz starp sēklaudžiem neatrodās. Jo te es varu lielai daļai vienaldzīgi iet garām un teikt, nu tie jau nekas nav. Vai tādi, ar tādiem ir pilna pasaule. Nu, viens otrs interesants tomēr gadās, kas būtiski atšķirās no jau esošajiem, nu tad tāds es arī ņemu un atzīmēju. Bet tas darbs nav tik vienkāršs. Tas darbs nav tik vienkārši, jo ļoti daudz ir līdzīgi, jau esošajiem, un reizēm ir krustojuma kombinācijas, no kurām vispār nu, nav ko ņemt, teiksim tā. Labi, šo dobīti izķemmējam, te vēl daudzi nezied, viņu vajadzētu šogad izstādīt. Nu, protams, vispirms izmetot acīm redzamus brāķus, bet nu, tas atkal prasīs ļoti daudz vietas. Tālāk pārējam pie 2022. Gada stādījuma. Šī 40-metrīgā dobe ir sēklaudži, kuri ir izstādīti aizpagājušajā gadā, un šogad zied, nu, var teikt, masveidīgi. Ļoti grūti izvērtēt, jo no dažām kombinācijām nu, nāk tik līdzīgi, ja? Ka pateikt, nu, kurš tad būtu tas ņemamais, ir ļoti grūti. Piemēram, te no šiem te sārtajiem, ja nemaldos, es esmu atzīmējis kādus 2. Jo es vērtēju ne tikai ziedu, bet arī cik ir pumpurus kāta, cik ir kāds noturīgs, cik bagātīgi viņš ziedēs, cik labi vairojās. Nu, mūsu apstākļiem tas ir ļoti svarīgi, jo, ja cilvēks grib iestādīt sev īrisu, un lai tas tiešām viņu priecētu, lai viņš bagātīgi ziedētu, tur ir jāskatās tiešām, lai neatlasītu tādu, kas tur uzzied ar vienu kātu no vesela cera, bet lai ziedētu bagātīgi. Nu, šeit ir viena krustojuma kombinācija, un var redzēt, kādi bērni nāk no tiem pašiem vecākiem. Nu, te man ir laikam kādi pāris atzīmēti, kā ņemami, bet tiešām ļoti daudzi ir līdzīgi jau esošajiem, nu tad, ja nu vienīgi ir uzlabota forma, nu, protams, ka mūsu šķirnes, kas ir izveidotas Latvijas apstākļos, uzvedās daudz labāk un pārziemo un bagātīgāk zied daudz labāk nekā
ārzemju šķirnes, it sevišķi tās, kuras ir tapušas kaut kur siltākajā klimatā, kā Kalifornijā vai Francijā. Francūžus es vispār atstāju kādus 4 pārējos izaru laukā, jo man apnika ar viņiem ķēpāties. Tā. Nu, te arī vēl viss nezied, jo ir izstādīti dažāda lieluma stādi. Nu, te man kaut kas interesants. Un vēl jāgaida arī nākošais gads, lai redzētu, lai uzzied visi, tad atlasa atstāda tos, kas tiešām ir labi pavairošanai, un pārējos atkal likvidē. Tā kā selekcija ir diezgan nežēlīga nodarbe, jo no 100 paliek daži, un tālāk tiek pavairoti, kamēr ir pietiekošā daudzumā, un ja labi uzvedas, tad dabū nosaukumu. Nu, tur blakus dobē mēs tūlīt paskatīsimies. Tā, paskatīsimies, tur ir jau atlasītie, kuri aizpagājuši gadu un pagājuši gadu ir pārstādīti šeit dobas galā. Es jau sāku domāt viņiem nosaukumus. Šo te nosauc par saules deju. Nu, te viens tāds ļoti īpatnējs. Tā, nu, pārējie praktiski te ir bez vārda. Bet, nu, kā redzat, zied ļoti, ļoti bagātīgi. Zied ļoti bagātīgi, un es konstatēju, ka es esmu brīžiem aizrāvies pa daudz ar sārtajiem un oranžajiem, un man tagad prasās, lai man būtu arī kaut kas no zilajiem toņiem, kas vienu brīdi mums bija ļoti daudz, bet pēdējā laikā izstādēs var redzēt arvien mazāk. Tā, te ir divas variācijas par vienu tēmu, ļoti izteiksmīga krāsa. Nu, šeit viens gaiši zilais, kas man personīgi patīk. Nu, šim gandrīz jau varētu vārdu dot. Vēl viens atlasītais, kas vairojās. Nu, un šeit ļoti bagātīgi ziedoši, varētu būt lielāki ziedi, bet krāsa pa gabalu ir pamanāma. Arī tā krāsa ir interesanta. Nu, plikāta tips. Viens no nosacīti sarkanajiem, un te viens, ko es apsaukāju pa tizleni, jo viņam ir ļoti tievs kātiņš, un tas zieds, nu, vienīgi krāsa krāsa un raks. Bet es viņu nebūtu ņēmis, bet man uzstāja te skatītāji, ka tas esot jāsaglabā. Nu, te ir interesants, starp citu no dzeltenbrūna iznāca šāds. Tā, tālāk tur ir šķirnes, un te var redzēt ārzemnieces, pagājušā gada stādījums. Nu, arī, kā redzat, ļoti maz kas zied, jo šoziem Kailsalā stipri ārzemnieces cieta. Ārzem šķirnes mūsu ziemām nav sevišķi piemērotas. Tā, nu te ir pagājušā gada stādījums, arī sēklaudžu doba vien tika likvidēta, izstādīta, un te nu redz, ka daļa zied arī pirmo reizi mūžā. Tā jau it kā neviens nav tāds, ko gribās izmest uzreiz, bet kas sāk tā stingrāk vērtēt, nu, tad tomēr tādas, ko gribās paņemt un pavairot,
sevišķi daudz atrast nevar. Man parasti dārza apmeklētāji, ka es saku, tas jāmet ārā, tas nekur neder. Brēc, kā tā var, tā taču nevar. Viss puķis ir skaists, bet, ja es kaut ko gribu laist pasaulē ar savu vārdu, tad man tomēr ir jāvērtē nevis tas, kas cilvēkiem liekas labs, bet tas, kas man šķiet labs. Jo viss nelaimes ceļās no salīdzināšanas. Ja es salīdzinu savējos ar tiem Amerikas jaunumiem, kas man tur siltumnīcā aug un jūtās kā mājās, ja? Tad jābūt piekasīgam, nevar kuru katru vienkārši ņemt un saukt pa šķirni. Ir interesanti, bet ļoti daudz, pat no dažādām krustojuma kombinācijām, nāk ļoti līdzīgi. Ja tas ziediņš nav sevišķi liels, lai tā krāsa būtu kāda būdama, lūk, es gribu kruzuli, es gribu tādu apmēram kruzuli, lai būtu, ja? Nevis gludais, tāds kāds pirms 30 gadiem bija redzams dārzos. Te izlien kaut kas interesants, bet izskatās, ka būs problēmas ar pavairošanos, jo tikai viens kāds. Šādi te ir, kā es saku, pilna pasaule. Nav jau slikts, bet nekā tāda. Nav tas, kā tagad saku, wow efekts. Tā, te arī vēl ir. Man pietrūka vienkārši vietas vienā 40-metrīgā dobē tiem, ko pagājušajā gadā pārstādīja. Tad man nācās vēl noziedot vēl kādu dobas galu, lai izstādītu. Šie tā kā pagājušajā gadā izstādīti, tad tiešām viņi tik bagātīgi nezied, kā tie, kas jau ir otro gadu savā pastāvīgajā vietā. Te vēl būs jāgaida nākošais gads, tad te arī būs ko redzēt un ko darīt. Blakus jau cīnos ar nezālēm, te taps nākošās dobas. Es nezinu, cik precīzi es tos ziedus parādu, jo spilgta saule un es ekrānā neko neredzu. Te sākās šķirnes šajā te dobē. Hibrīdi vēl ir šeit blakus. Tā, laikam jāapskatās, kas man ir iznācis, un jāpāriet pie šķirņu dobēm. Pašlaik tiešām ir pilnzieds, un es ļoti gaidu apmeklētājus, un ceru, ka kāds man arī palīdzēs tiem, kuriem nav nosaukumi, izdomāt vārdus. Tā, pagaidām paldies par uzmanību, ceru, ka kaut kas noderīgs bija.